Capoeira ir Brazīlijas izcelsmes māksla, kas sevi apvieno mūziku, deju, cīņu un filozofiju. Tā izveidojās sākoties ar 16. gadsimtu, kad uz Brazīliju aizveda vergus, lai viņi strādātu cukurniedru un kafijas plantācijās. Capoeira pati gājas caur dažādiem laikiem, caur dažādām pārvērtībām, verdzībai Brazīlijā, kriminālajām aprindām uz ielām Brazīlijā, kad vergus atbrīvoja. Un arī caur mūsdienām, kā tā ir pārveidojusies jaunajā laikmetā, kad cilvēkiem gribas redzēt vairāk akrobātiku, cilvēkiem patīk redzēt salto, nevis kaut kādu citu lietu. Un kā Capoeira pielāgojusies ir caur visiem šiem laikiem, tas ir tas, kas veido to, kādu viņi ir tagad. Treniņos mēs mācāmies kustības, trenējamies fiziski, spēku, lokanību, izturību, trenējam radošumu, kā salikt dažādas kustības kopā un kā vienam ar savām kustībām iedarboties uz otru cilvēku. Tāpat kā mēs mācāmies dziesmas, mēs mācāmies spēlēt mūzikas instrumentus, mēs mācāmies vārdus dziesmām, kas ir portugāļu valodā. Es uztveru Capoeiru kā spēli un kā mākslu pirmām kārtām, bet viennozīmīgi nedrīkst aizmirst, ka Capoeira ir arī cīņas māksla, jo Capoeirā ir dažādi veidi uzbrukumu un aizsardzības kustības, bet tā nav gluži cīņas māksla, jo mēs neejam ar domu, es iesitīšu otram cilvēkam. Vairāk kā es vēlos turpināt spēles, vēlos pārvietot otru cilvēku, es vēlos viņu ielikt varbūt kaut kādās lamatās, varbūt kaut kā apgāst. Capoeira ļoti daudz saistīta ar viltību un ar intelektu, vairāk nekā to, ka cilvēks ir ļoti spēcīgs un var otru vienkārši apgāst. Ir tāds teiciens portugāļu valodā, kas skan Capoeira para homem, menino e mulher, só não aprendi que não quer, kas nozīmē Capoeira priekš vīriešiem, sievietēm un bērniem, nemācās tikai tie, kas negrib. Tāpēc Capoeira ir tik ļoti plaša māksla, ka viņā katrs var atrast kaut ko sev. Cilvēkam vairāk patīk agresīvi, tad viņam vairāk patīk cīņa. Tas ir Capoeira. Viņam vairāk patīk sevi izpaust dažādās kustībās. Tas ir Capoeira. Viņam vairāk patīk dziedāt vai spēlēt instrumentus. Tas ir Capoeira. Tā kā tas ir pilnībā priekš visiem neatkarībā no vecuma vai dzīves gājuma. Droši vien, ja tā vajadzētu pateikt, kas visvairāk patīk, droši vien pat Capoeiras spēle. Spēlēt ar otru cilvēku. Saprasties, tas patiesībā iet ļoti dziļi. Tas nav no sākuma varbūt ir vienkārši sitiens izvairīšanās, bet pēc tam tur sāk ielikties doma iekšā. Tas paliek ļoti interesanti. Sāku es te nākt, tāpēc, ka man likās, ka vajag pirmkārt kaut kādu treniņu. Man likās kaut kas interesants, kaut kas savādāks. Un agrāk nodarbojos ar dejošanu. Un tad likās, varbūt jāpamēģina kaut kas ir līdzīgs dejai, bet tomēr nav deja. Un ir aizraujoši un kaut kas pavisam jauns. Un ir interesanti, jā. Un katrā ziņā priekš fiziskā ir ļoti labs treniņš. Šeit ir viss tā izvairīšanās, tā saskaņa, tā saspēle. Tu iemācies kaut ko pārlikt, visādas tur salto un lec un griezies un mēģini noturēt to līdzsvaru un to punktu un vienmēr pamanīt to otru cilvēku. Tā kā, jā, tas ir ļoti, ļoti labi.